Es saņēmu zvanu no vietējā zooveikala, kurš teica, ka viņiem ir kaut kas, kas viņuprāt man varētu interesēt. Tiem ir visbriesmīgākie zobi. Tās ir ļoti agresīvas zivis. Zivs, ko šodien pērkam? Kādu dienu izaugs pietiekami liela, lai varētu dzīvot šeit? Baroto frenziju. Čauli, paskaties, cik liela tā ir. Es domāju, ka mēs paņemsim visas 3 vampīru zivis. Viņu zobi ir tik traki. Čali, es jūtu, au! Viņš man sakoda. Mums ir viena. Sapratu! Sveiki, BFP nācija! Laipnlūdzam atpakaļ vēl vienā lieliskā video, puiši. Kā redzat pēc nosaukuma un sīktēla, šodien mēs pērkam vēl vienu traku zivi manam akvārijam. Šajā kanālā mēs ķeram zivis ar slazdiem, mēs ķeram ar tīkliem, mēs glābjam zivis, un pēdējā laikā mēs arī pērkam zivis. Pērkam trakas monstru zivis, retas zivis, kurus jūs parasti neredzat. Un man tas ļoti patīk. Man šķiet, ka man tas patīk pat nedaudz par daudz. Es esmu iztērējis pārāk daudz naudas, bet jums tas patīk. Man tas patīk. Iepriekšējā video mēs nopirkām 2 gunča sams. Tās izaug līdz 4 metriem garas, ar žiletes asiem zobiem, kas vērst atpakaļ kā haizivī. Un tās ir zināmas ar to, ka ēd cilvēkus. Tās ir burtiski cilvēku ēdājas sami. Un šodien es saņēmu zvanu no vietējā zooveikala, kur viņi teica, ka viņiem ir kaut kas, kas viņuprāt man varētu interesēt. Es tur nekad neesmu bijis, tāpēc esmu tiešām satraukts. Parasti es to paturu noslēpumā līdz brīdim, kad nonākam veikalā vai zivis atved šurp. Es cenšos to paturēt noslēpumā, lai jums būtu pārsteigums, bet šoreiz es nedomāju, ka spēšu to paturēt pie sevis. Es vienkārši jums pateikšu, kas tas ir. Zivs, ko šodien iegādāsimies manam akvārijam? Jaunais papildinājums BFP nācijai ir piara, labi? To sauc arī par vampīru zivi. Tās nāk no Amazonas, tāpat kā jebkura cita traka zivs, bet tām ir visbriesmīgākie zobi, kādus es jebkad esmu redzējis. Es domāju, tie kļūst apmēram tik lieli. Es parādīšu bildes. Tām ir ļoti asi zobi, tās izskatās ļoti biedējoši. Tās izaug līdz 4 pēdām garas. Un es nekad iepriekš tādu neesmu redzējis. Un šis zooveikals man piezīmēja. Viņa teica, hei, mums ir piara, vai tu to gribi? Un es teicu, protams, tāpēc mēs šodien tur dosimies. Viņa atrodas Miami. Tas būs apmēram 2 stundu brauciens, un mēs paņemsim savu pašu pieru. Tagad es neesmu pārliecināts, kur mēs to liksim, jo, kā jau teicu, tām ir ļoti asi zobi. Tās ir ļoti agresīvas zivis, un es negribu, lai tās kaitētu maniem pārējiem mājdzīvniekiem. Tāpēc mums jāizdomā, kur mēs tās liksim. Mēs būvējam zivi istabu turpat, bet tā vēl nav pabeigta. Tomēr drīz būs gatava. Bet pagaidām mums būs jāatrod vieta, kur šo zivi ielikt. Es tiešām esmu sajūsmā, puiši. Šī varētu būt visbaisāk izskatošā zivs, ko esam iegādājušies līdz šim. Mēs tikko nopirkām gunču, un tagad pērkam šo. Es nezinu, kāpēc, bet man ļoti patīk biedējoši izskatošas zivis. Tātad, puiši, es tūlīt jums parādīšu zivju istabu. Man patīk šie video, jo tie vairāk atgādina vlogu. Es varu jūs informēt par visu, kas notiek apkārt, un tad mēs varam iegādāties kādu traku zivi, ko parasti neredzat. Tātad apskatīsim zivju istabu, un tad pastāstīšu jums par visām pārējām foršajām zivīm, ko nesen iegādājāmies. Labi, sākam, puiši. Zivju istaba ir gandrīz pabeigta. Paskatieties. Tagad mums viena puse jau ir pabeigta. Šī puse būs paredzēta mazākiem akvārijiem, un tieši šeit būs lielākie akvāriji. Tātad šī puse ir pilnībā pabeigta. Šeit mums jau ir elektrība. Drīz uzstādīsim filtrāciju. Mēs iegādāsimies visus akvārijus. Tas būs tik forši, puiši. Mēs varēsim darīt tik daudz lietu. Mēs varam nopirkt kādu miljonu zivju. Tas ir lieliski, puiši. Drīzumā būs tiešām foršas lietas. Labi, paskatīsimies uz visām zivīm un redzēsim, kā tām klājās. Labi, tieši šeit ir plēsīgo zivju dītis. Šeit ir visi mūsu briesmoņi. Zivis, ko šodien pērkam, kādu dienu izaugs pietiekami lielas, lai varētu būt šeit. Bet šobrīd mums ir daudz arovana, mums ir milzīgs ripsausams, milzīgas sarkanasts, kā jau teicu, zivju veikals, uz kuru šodien dosimies. Es tur iepriekš neesmu bijis, bet viņš man teica, ka viņiem ir dažas tiešām foršas lietas, dažas lietas, kas viņuprāt man varētu interesēt. Viņam ir briesmoņu zivis, puiši. Man ir priekšlikums, labi, piedāvājums. Es gribu redzēt, ko jūs domājat par šo ideju. Tieši šeit ir mans ciklīdu dīķis, tur ir arī dažas koja karpas. Es ļoti mīlu savus ciklīdus, jūs to zinat, es dievinu ciklīdus. Bet es domāju, ka jūs to jau varētu saprast pēc tā, ko es pēdējā laikā esmu pircis. Man pēdējā laikā ļoti patīk briesmoņu, biedējošās zivis, labi, agresīvās zivis, tās, kas izaug milzīgas. Un tieši šeit ir mans otrais lielākais dīķis. Un es vienkārši nevaru nedomāt, ka tas izskatītos lieliski ar briesmoņu zivīm. Es domāju, man arī ļoti patīk mani ciklīdi, tāpēc tas ir grūts lēmums. Mēs varētu uzbūvēt pavisam jaunu dīķi ciklīdiem un šo pārvērst par otro briesmožo zivju dīķi. Dodiet ziņu, ko jūs domājat. Es to nedrīkšu, ja jūs negribēsiet, lai es to daru. Kā jūs zināt, es nesen nopirku dažus patiešām dārgus dizaineru plēko. Tie bija akvārijā iekšā, bet man nācās tos pārvietot, jo tie traucēja manam tigrinis viņu tos kostīja. Tāpēc man nācās tos pārvietot uz, citu akvāriju. Aiziet, paskatīsimies uz viņiem. Tieši tur ir skarutīnais kaktusa pleko. Un aiz šī baidža ir saules pleko. Jūs varat viņus tur apakšā nedaudz redzēt. Tur ir saules pleko. Viņiem šeit klājās ļoti labi. Tagad tieši aiz manis ir mans akvārijs ar visām manām vērtīgajām, dārgajām un rētajām zivīm. Šobrīd šeit ir 2 tigrinus sami, mūnijas.
Sveiki, labi, visi! Pasveiciniet Mūniju! Labi, tā Mūni. Tagad tajā caurulē ir viens no tigrins. Viņi patiešām kļūst tik lieli. Jūs varat redzēt viņu vēders. Viņi ir tik resni. Otrs spēl tajā stūrī. Man jums ir sliktas ziņas. Tagad video, kurā mēs iegādājāmies gunča samu. Sākumā es nopirku vienu, bet kāda iemesla dēļ puisis man atsūtīja divus. Diemžēl, kad mēs saņēmām šos gunča samus, viens no tiem neizskatījās labi. Tajā dienā, kad video patiesībā iznāca, viens no viņiem nomira. Tas slimais, tas, kurš neizskatījās labi. Un tas ir patiešām skumji. Man ļoti patīk gunču sami. Tiešām viens no maniem sapņu zivīm. Un es biju patiešām sajūsmināts, ka man būs divi no tiem, un ka varēšu tos izaudzēt līdz 13 pēdu gariem plēsējiem. Tas, kurš ir turpat, patiesībā jūtās ļoti labi. Viņš ēd, es viņu tagad pat pabarošu. Man šķiet, ka visi šeit ir izsalkuši. Tāpēc es paņemšu nedaudz stilopijas, un mēs visus pabarosim. Jūs varēsiet mani redzēt. Slipijs mazliet aizraujās. Tas vēl ir maisā, drauziņ. Vispirms pabarosim gunču samsu. Jūs vēl neesat redzējuši, kā viņš ēd. Paskatieties tikai. Parasti es noliecos šeit un vienkārši nolieku to tieši zem viņa. Ak, viņš apēd to. Viņš apēd to no manas rokas. Tas patiesībā ir diezgan biedējoši. Viņš varēja ievilkt man pirkstu un iespējams pat iekost tajā. Tagad šis tigrins stūrī parasti ir jād no manas rokas. Tur viņš iet. Viņš apēd to. Jā, tas ir tiešām forši puiši. Abi tie sams ēd no manas rokas. Paskatieties uz slipī, viņš gaida. Labi. Skaties, kā viņš vienkārši iesūc to. Tur viņš iet. Ak, vai. Viņš gandrīz man pirkstu norāva. Kādu dienu es pirkstu pazaudēšu. Labi, tagad mēs barosim manu meiteni Ebiju. Labi, Abigail. Šeit. Ak, šeit! Paskaties uz to! Ak, paskaties uz to! Ak, Dievs! Viņi to paņēma. Paskaties šeit. Visi šeit labi ēd. Tas ir lieliski. Mums ir pārpalikumi. Mēs dosimies pabarot lielos puišus. Tu negribi? Paskaties, pasmaržo. Tas ir labs? Tas ir garšīgs. Labi, viņš ir paēdis. Kurš to grib? Kurš to grib? Ak, Jēzu! Mazais sams dabūja visu gabalu. Viņš bēg prom. Es sāku barošanās trakumu. Šie sami tagad ir pilnīgi traki. Paskaties uz samiem. Viņi jūg prātā. Ak, mans Dievs. Barošanās trakums. Jēzu. Ak, Dievs. Šitie. Vienkārši paņem to. Lūdzu, vienkārši paņem to. Labi, mēs vienkārši iemetīsim tur pārējo. Es negribu zaudēt roku. Mini spēlē viņai ir tas. Un mēs pievienojam kaut ko vēl trakāku BFP nācijai. BFP nācija, kā jau teicu, puiši, šodien tā būs piera. Vēl viena zivs no šova Upes briesmoņi. Viņi kļuva slaveni ar to, un šodien mēs pievienosim vienu. Tātad tagad dosimies uz to zivju veikalu, tas ir 2 stundu attālumā. Mēs pirksim pierā, varbūt vēl kaut ko. Viņš teica, ka viņam ir trakākā, retākā briesmoņa zivs no visiem citiem zivju veikaliem. Un tas jau ir daudz ko vērts. Tātad mēs tagad dosimies tur, paņemsim mūsu zivi, atgriezīsimies šeit un pievienosim tās BFP nācijai. Daram to! Labi, puiši, mēs esam nonākuši zivju veikalā. Esam tiešām sajūsmā. Mēs iesim iekšā un skatīsimies, vai varam atrast pierā, un tad to nopirksim. Pastīsimies arī uz citām zivīm. Viņš teica, ka viņam ir daudz retu lietu. Iesim iekšā un paņemsim mūsu zivi. Labi, puiši, mēs tikko iegājām iekšā. Šeit ir tik daudz zivi. Paskatieties. Čāli tikko ienāk iekšā, un te jau ir milzīga arovana. Labi, mums būs jānoskaidro, vai tā ir pārdošanā. Wow, Čāli, paskaties, cik tā ir liela. Jā, viņš ir milzīgs. Es zināju, ka tā notiks. Tas nav tas, pēc kā mēs atnācām. Es nedrīkstu novērsties. Bobijs, koncentrējies. Mēs skatāmies apkārt, šeit ir daudz akvāriju. Tur otrā pusē ir vēl viena rinda. Šeit mums ir dažas haizivis. Labi, mēs staigājam apkārt, es mēģinu ieraudzīt pieru, jo tāpēc mēs šeit esam. Wow, viņiem ir daudz tiešām foršu flowerhornu un lielu ciklīdu. Paskaties uz šo čali. Es redzu albino paku, albino oskarus. O, arovāns. Jā. Man tas jāiegūst. Dievs, tas ir albīns Āzijas sarkanspurvs sams. Tas burtiski ir viens no maniem sapņu zivīm. Dievs, paskaties uz šo čali. Vara sams. Tās ir tās zivis, kas var apēst 3 reizes lielākas lietas par savu ķermeņa garumu. Un tas ir tas, ko mēs esam šeit skatīties. O, albīnās aravāns. Šeit augšā vēl lielāka ciklīdi. Pasties uz to jaguāru čali. Tas ir lielāks par manu roku. Vēl viens milzīgs mīdas. Ak, Dievs, tur ir pierā. Es to redzu. Tā ir tā zivs, pēc kuras mēs nācām. Tā ir milzīga. Paskaties uz šo radību. Ak, mans Dievs. Paga, tur ir 3 no viņām. Pagaidi mirkli. Šī ir sarkanastas piera. Šī maksā $90. Es nezinu, cik maksā pārējās. Tad mums ir sarkanastas piera un varbūt vēl 2 citi pieras veidi, bet kopā ir 3. Es nezinu, čāļi. Mēs atbraucām šeit, lai atrastu vienu, bet varbūt dabūsim visas 3. Tas būtu traki. Paskaties uz viņām, čal. Skaties, kāda viņām jau zobi. Neticām, čal. Viņu zobi jau tagad ir milzīgi, pat tad, kad viņas ir tik jaunas. Arī izmērs ir labs. Es domāju, viņas ir ideālā izmērā manam akvārijam. Vai mums vajadzētu ņemt visas 3?
Nevar palaist garām tādu iespēju, puiši. Es nekad iepriekš tādu neesmu redzējis. Ak, mans dievs, tas ir traki, puiši. Mēs varētu aiziet no šejienes ar 3 šīm zivīm. Mēs atnācām pēc vienas, bet šī maksā 90. Es nezinu, cik maksā pārējās. Tām nav cenu zīme, tāpēc es mēģināšu atrast īpašnieku. Mums noteikti būs jāatgriežas. Es domāju, tā lielā arovana ir milzīga. Es varu pajautāt, cik viņa maksā. Atkarībā no tā, cik viņa maksā, mēs varētu nopirkt arī viņu. Ļaujiet man atrast īpašnieku. Es pajautāšu par arovānām un tad pajautāšu par PR, vampīru zivi. Kā tevi sauc? Duj! Duj, prieks iepazīties. Es esmu Bobijs. Tātad tu esi zivju veikala īpašnieks. Jā. Tagad viņam šeit ir milzīga aravana, puiši. Cik tas maksā? 390. $390. Lūk, ko mēs darīsim, labi? Cik daudz patīk šim video jāsavāc, lai es šo nopirktu? Cik daudz? Jā. Es domāju, 10,000. 10,000? Labi, puiši. 10,000 patīk, un mēs to nopirksim. Arī to tu dabūji. Pagaidām es domāju, ka mēs paņemsim visas 3 vampīru zivis. Bet vai sarkanastes izaug lielāks? Lielāk. Labi, šis ir sarkanaste, bet šie ir parastie. Un sarkanastes izaug nedaudz lielāks, tātad viņam būs lielāki zobi, viņš būs biedējošāks. Labi, es aiziešu un atnesīšu to tev. Labi, lieliski, puiši. Mēs ņemam 3 vampīru zivis. Viena ir sarkanaste, 2 ir parastās. Tas ir lieliski. Man patīk šis čalis, man patīk šis veikals. Dzirdējāt, ko viņš teica? 10,000 patīk. Es zinu, ka jūs to izdarīsiet. Tas pat nav nekāds izaicinājums. Mēģināsim panākt, lai viņš pasaka 50. Kā būtu ar 50,000 patīk par arovanu? 50,000 cilvēku, lai nospiestu patīk šim video. Tas ir daudz. Protams, jā. Labi, viņš tic mums. Labi, tas ir sarkanaste. Ak, mans dievs, viņa ir tik forša. Viņam ir sarkana aste. Jā, viņam tiešām ir mazs sarkanastes sams. Paskaties uz viņa zobiem. Tas sarkanastes sams. Tas ir tik forši. Ak, mans dievs. Šo zivju zobi ir vienkārši traki. Tiešām kā no murgiem. Paskaties uz viņu. Ak, mans dievs. Kristiāni, mums tagad jābūt uzmanīgiem, barojot zivis. Otrais. Viņš ir nikns. Vai tev kādreiz kāds no tiem ir iekodis? Nē, man tas nekad nav gadījies. Ak, jā. Paskaties uz to, arī izmērs ir labs. Paskaties uz lielajiem zobiem. Jā, viņiem jau tagad ir traki zobi. Forši. Nu, Dūvis bija tik forši. Viņš man pat uzaicināja uz aizmuguri, kur viņam bija neliela slepena lielo zivju krājuma vieta. Tur ir daži lieli sami, es to tikko redzēju, jā. Es nezinu, kas tas ir. Viņš man rāda slepenu krājumu. Viņam te aizmugurē ir lieli paku un sami. Tur ir liels kojas. Tas ir tik forši. Kristiāns saka, ka viņš grib zivi. Tev pat nav akvārija, Kristiāna. Viņam pat nav akvārija. Mēs pērkam Kristianam zivi. Es to paturēšu tev, līdz tu dabūsi akvāriju. Tu gribi sarkanastes samu? To sarkanastes samu. Vai mēs varam dabūt arī sarkano sarkanastes samu, lūdzu? Sarkanastes sams. Jā. Paldies, paldies. 50,000 patīk, puiši. Mēs pievienosim vēl vienu sarkanas termijai. Tā ir mana. Jā, kā viņu sauc? Kā viņu sauc? Stīvijs. Tāds ir viņa vārds. Nē. Labdien, kļūst vēl trakāk. Mēs tikko nopirkām vēl vienu sarkanāstu. Es atgriezīšos pēc tevis, es atgriezīšos. Paskaties, kāds mums šobrīd loms. Mazs sarkanasts un 3 vampīru zivis. Cik tas maksā, Duj? 50,000 patīk. 50,000. Pagaidi, jādod savus 10%, labi? Labi, es tikai... Dara. Darām! Labi, mēs vedam mūsu zivis mājās. Lielas paldies! Labi, paldies. Paldies, bija patīkami iepazīties ar jums. Tas bija lieliski. Badinga ir ideāls. Tu izskaties lieliski. Paldies! Labi, puiši, mēs tagad dodamies mājās. 2 stundu brauciens. Mums te ir 4 zivis. Mums ir Kristiāna, mazais sarkans astes sams, un mums ir 3 vampīru zivis. Viena ir sarkanastes vampīru zivis. Tas čals ir lielisks. Dūjs, sveiciens tev! Ceru, ka tu skaties šo video. Mēs noteikti atgriezīsimies, labi? Mēs atgriezīsimies kopā ar arovanu. Bet tagad mēs dosimies mājās un tiksimies ar jums, kad būsim tur. Mēs ieliksim šīs zivis viņu akvārijā. Aiziet! Paskatieties, mēs tās pievienosim šim akvārijam. Ne sarkanastes samu, tā ir Kristiāna zivs. Mēs tūlīt viņam sagatavosim akvāriju, pa to laiku es par to parūpēšos. Bet paskatieties, 3 vampīru zivis. Mūnijas! Tiešām, atkal. Labi, mēs sāksim aklimatizēt šīs zivis. Mēs ieliksim šos maisiņus manā akvārijā, lai sāktu pieradināt tās pie temperatūras. Viņas šeit iztīsies traki. Aiziet. Es nevaru sagaidīt, kad viņas būs šeit iekšā. Labi, tiksimies ar jums tur. Labi, draugi. Ir pagājuši 30 minūtes un zivīm vajadzētu būt aklimatizētām. Jūs esat gatavi, puiši? Mēs tūlīt tās ielaidīsim iekšā. Tātad mums ir 3. Mēs iesim pa vienai, izliesim tās spainī un tad ielaidīsim akvārijā. Paskatieties, cik foršas ir šīs zivis. Viņu zobi ir tik traki. Aiziet. Pirmā. No augšas tās mazliet izskatās pēc arovānām, vai ne? Lūdzu, nekož mani. Cilvēki, es jūtos tik... Au, viņš man iekoda. Ak, Dievs, Kristē, viņš tiešām man iekoda. Ak, Dievs, viņš man tur pasties uz tiem zobiem, tu joko. Ko? Viņš tiešām man iekoda? Es nedomāju, ka viņš to darīs. Lien iekšā akvārijā. Ak, Dievs, tu traka zivs. Cilvēki, tas ir tik traki.
tas radījums burtiski mani iekoda. Paskaties, cik gari viņam ir zobi. Labi, liksim otro iekšā. Cilvēki, viņš mani tiešām iekoda. Tas ir neprāts. Šis ir mazliet lielāks, viņam zobi ir taisnāki, viņa zobi izskatās perfekti. Lien iekšā. Cilvēki, vai tu redzēji, ka tur viņu satvēri? Viņa mute bija šāda. Viņš mēģināja tevi satvērt. Viņš mēģināja man iekost. Tas vīrs teica, ka viņa ēd tikai dzīvas zivis. Tāda, piemēram, mazas mailītes. Labi, tagad šis ir lielais. O, šis ir sarkanās, tas Sams. Tas ir lielāks, vai ne? Jā, viņš ir daudz lielāks. Pasties uz zobiem. Ak, mans Dievs. Ko? Cilvēki, kā tas var būt īsts? Tas izskatās tik biedējoši. Ak, mans Dievs. Tur viņš ir. Viņš izskatās labi. Visi trīs ir tieši tur. Viņi izskatās tik lieliski. Tātad tas ir sarkanastas Sams un tās ir melnastas. Viņi iepazīstās ar apkārtni, viņi iejūtās. Es tiešām ceru, ka viņiem visiem veiksies un viņi visi izdzīvos. Jo šīs ir trakas zivis, cilvēki. Viņu zobi ir traki. Paskaties uz to. Iedomājies, kad viņi būs kādus 4 pēdas gari. Viņu zobi būs tik lieli. Viņi arī kustās kā tauriņi. Redz to? Viņi tā kā lec augšā kā tauriņi. Wow! Nu, mums ir 3 vampīru zivis. Tas ir traki. Atšķirībā no Gunčas Sams, es tiešām ceru, ka visi 3 izdzīvos. 3 vampīru zivis būtu kaut kas traks, puiši. Tas būtu pilnīgi neprātīgi. Tagad mēs iesim ārā un ieliksim mazo sarkanastas Samu sandīķi, līdz Kristians būs sagatavojis akvāriju. Un tad mēs pāriesim uz rītdienu. Mazliet pastāstīsim, kā viņiem klājās un paskatīsimies, kā viņi jūtās. Es tiešām ceru, ka visi izdzīvos. Lieliski jaunpienācēji BFP nācijā. Mēs iegūstam trakas zivis un turpināsim tāpat. Labi, mēs neapstāsimies. Labi, paskaties. Te ir mazais sarkanastas Samiņš. Viņš ir tik mīļš draugs. Ak, mans Dievs. Kādu dienu viņš būs tikpat liels kā mani lielie. Kristiāna, tev kārt. Tur aiziet dujas. Draugs, viņš ir tik apburošs. Man ļoti patīk mazie sarkanastas Sami. Tiklīdz Kristiāns būs sagatavojis jauku mazu akvāriju, mēs tagad dosimies uz ziveiku un paskatīsimies, kas viņiem ir. Mēs ieliksim mazo dūju viņa akvārijā. Labi, puiši, tātad mēs tiksimies ar jums rīt. Mēs sniegsim nelielu atjauninājumu par vampīru zivi. Cerams, ka viņi izdzīvos. Un varbūt mēs mēģināsim viņus pabarot. Tas būtu traki. Ir pagājušās jau 2 dienas, kopš nopirkām savas 3 vampīru zivis. Es tagad jums pastāstīšu, kā viņām klājās. Viņām patiesībā klājās ļoti labi. Viņas vēl nav ēdušas, bet esmu mēģinājis viņas pabarot. Es domāju, ka viņām vienkārši vajag dot vēl pāris dienas, un tad viņas jutīsies pietiekami ērti, lai sāktu ēst. Šobrīd Sams viņas netraucē, un viņas netraucē Samam. Visi sadzīvo ļoti labi. Esmu tiešām priecīgs, visi saprotas, un es domāju, ka viņām visām vajadzētu izdzīvot. Viņas visas izskatās ļoti veselīgas. Viņas vienkārši peld apkārt kā mazi tauriņi. Tagad es patiešām pievienoju akvārijam dažus ūdens sūkņus. Tas ir tāpēc, ka es zinu, ka viņām patīk ātra ūdens plūsma, tāpat kā Gunčam, tāpēc tagad tur ir lielāka ūdens kustība. Es pievienoju dažas gambuzijas, kur viņas ir. Varbūt viņi tiešām tā sapēda. Ziniet, puiši, varbūt es samelojos. Varbūt vampīru zivis jau ir pēdušas, jo es pievienoju tam akvārijam kādas 10 zivtiņas. Mazas sīkas gupijas, un viņas visas ir pazudušas. Cerams, drīz izdosies to nofilmēt. Es tiešām gribu redzēt, kā viņas ēd. Es gribu redzēt, kā viņas izmanto savus milzīgos zobus. Kas notiek, mazais tigrenus? Skaties, cik liels viņš ir! Skaties, cik resns viņš ir! Es esmu tik sajūsmināts, ka tagad tie ir manā kolekcijā, puiši. Es domāju, ka viena no manām nākamajām zivīm varētu būt tīģerzivs. Ja jūs zināt, kas tā ir, tās ir ļoti līdzīgas vampīru zivīm, vismaz zobu ziņā. Bet, ja jums patīk šis video un vēlaties redzēt vēl, dodieties lejā, nospiediet patīk, abonējiet zemāk, tiekamies nākamajā video. Uz redzēšanos!